Joprojām daudz desmiti tūkstoši neaktīvu uzņēmumu piesārņo uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Aktīva cīņa ar tiem ilgs vēl vismaz 5 gadus, tā prognozē uzņēmumu reģistrs. Situāciju skaidro Ieva Mārtiņa. Uzņēmumi, kuros mēnešiem nav valdes, tie nesniedz gada pārskatus un nodokļu atskaites. Šādi ekonomiski neaktīvi uzņēmumi joprojām lielā skaitā piesārņo uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Pēdējos pāris gados valsts ieņēmuma dienas un uzņēmumu reģistrs aktīvi labo šo situāciju. Līdz 1. oktobrim tie likvidējuši jau vairāk nekā 18 tūkstošus neaktīvu kapitāla sabiedrību, kas pārsvarā ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, jeb tā dēvētie SIA. Cīņa ar neaktīvajiem notiek, un es domāju, gan valsts, gan visu uzņēmēju, aktīvo uzņēmēju interesēs ir sakārtot uzņēmēju darbības vide un vēlme, lai šo fiktīvo un neaktīvo uzņēmumu būtu pēc iespējas mazāk un būtu skaidrāka šī situācija, kas tad īsti ir tie spēlētāji, kas atrodas uzņēmēju darbības vidē. Vienkāršotās likvidācijas process var ilgt 7 mēnešus, tāpēc vismaz nākamos 5 gadus prasīs reģistra attīrīšana no iespējams aptuveni 60 tūkstošiem neaktīvu kapitāla sabiedrību. Tās raksturojot, valsts galvenā notāra piesauc gan iespējamo iesaisti kādās krāpnieciskās schēmās, gan biznesa neveiksmes. Tagad ir tā visa kustība Eiropā un pasaulē ātri nodibināt uzņēmumu, ka tev ir kāda ideja, un arī kas tiek prasīts no sabiedrības, lai tiek piedots arī, ja uzņēmēji kļūdās. No valsts puses realizēto vienkāršoto likvidāciju apmaksā nodokļu maksātāji, lai gan uzņēmēji to arī iespējams izmanto, jo pašam likvidēt ir sarežģīti un rada izmaksas. Tomēr tas var sabojāt attiecības ar valsts ieņēmuma dienestu nākotnē. Nodibināt ir ārkārtīgi viegli, bet pēc tam šī likvidācija tas tomēr prasa papildus pūles un arī laiku. Un varbūt var domāt, kā atvieglot šo procesu un tādā veidā ļaut pašiem arī ātri un ērti tikt vaļā no šīs neizdevušās biznesa idejas. Šobrīd notiek arī citas reformas, tajā skaitā uzņēmumiem jāpāreģistrē pamatkapitāls uz eiro. Nepilnu 2 gadu laikā to izdarījuši vien 30 tūkstoši uzņēmumu, jeb aptuveni 23%. Līdz nākamā gada 30. jūnijam tas būtu jāizdara vēl aptuveni 101 tūkstotim, bet to nedarīs daudzi neaktīvie uzņēmumi. Nodokļu konsultante sastapusies ar daudzu uzņēmumu maldīgu viedokli, ka pamatkapitāla pārēja uz eiro notiekot automātiski un dokumenti nesot nekur jāiesniedz. Realitāte ir tāda, ka tie dokumenti jau jāmaina ir visiem. Jā? Dokumenti jāmaina. Uzņēmuma reģistrs jau nav tas, kas uzņēmējiem dokumentus sakārtos. Savi dokumenti jāsakārto pašam, jo tas ir viņa dokuments un tā ir viņa manta, par ko viņš atbild. Nodokļu eksperti pieļauj, ka uzņēmumi pārpratuši sniegto informāciju, tāpēc uzņēmumu reģistrs gatavo jaunas informatīvās kampaņas. Ieva Mārtiņa, Sergejs Zavarotņevs, LNT.